Kā apstrīdēt notikušu darījumu jeb maksājumu? Lai apstrīdētu darījumu, ir vispirms nepieciešams to atrast darījumu vēsturē. Lai to izdarītu, jums ir jādodas uz ģimenes konta sadaļu, norēķini un jānospiež skatīt visus. Nākamajā skatā redzēsiet notikušo darījumu vēsturi, kur redzēsiet notikušos darījumus, kur katrs ir saistīts ar konkrētu sniegto pakalpojumu, notikumu, platformā. Turpat ir iespējams filtrēt saņemtos pakalpojumus pēc datuma, saņēmēja, pakalpojuma un tā tālāk. Lai apstrīdētu konkrētu darījumu, spiediet uz to un atvērsies darījuma apskates forma ar pogu "Apstrīdēt darījumu". Ievadiet apstrīdēšanas iemeslu, piemēram, šī bija valsts brīvdiena, līdz ar to pakalpojumi netika sniegti. Lūdzam veikt maksājuma atgriešanu. Lūdzam ņemt vērā, ka darījuma apstrīdēšana tiek veikta pamatojoties uz distances līguma nosacījumiem, no kuru korektas izpildes parasti ir atkarīgs, vai pakalpojumu sniedzējs kompensēs samaksātos naudas līdzekļus par konkrēto pakalpojumu. Jūsu pieteikumu izskatīs un lēmumu par atgriešanu pieņems pakalpojumu sniedzējs 10 dienu laikā.